Viņš mums ir ar zelta rokām, reku gultiņa ir vīra paša taisīta. Un, principā mājās visas palodzes ir viņa paša taisītas un liktas. Nevarētu sacīt, ka Sandra nav apmierināta ar savu vīru, ar kuru kopā dzīvo jau 10 gadus. Un abiem ir 2 bērni, taču ir dažas lietas, ar kurām nav īsti mierā. No vīra? Jā. Lai uzklausa vairāk. Lai ne tik daudz kā uzklausa, bet lai sadzird, ko saka un ko gribētos. It kā, jā, viņš dzird un viņš it kā liekas, ka saprot, bet tādā pašā momentā pagriežās un liekas, un atkal neko tu nesaprati. Gribētu vairāk uzmanības no sava vīra, kurš pēc darba galdniecībā mājās ir vien vakaros. Prasīja, kāpēc tu mani mīli, teica, tāpēc, ka gudra, skaista, savādāka nekā citas. Sandra atklāja, kādēļ nolēmusi pakļaut sevi un vīru bez tabū mīlestības termometra eksperimentam. Droši vien, ka ikdienas rutīna, ka nekas nemainās, ka nekas labs nenotiek. Jā, lūdzu, nākiet. Labdien. Doktors Mārs Belte. Tālis. Variet tagad pastāstīt, kas tad jūs ir atvedis pie manis. Uzzināt teiksim, no malas kaut ko jaunu. Es varētu kaut ko pastāstīt, ko katrs, teiksim, ikdienā to nevar to pamanīt un pateikt. Biškus, uztaisīt krāsaināk ikdienu. Jā. Pēc stundu garām pārunām ar Sandru un Raimondu, psihoterapeits fenotipologs, kurš vērtē cilvēku sadarību pēc ārējā izskata, ir gatavs sacīt savu spriedumu. Ir tādas pazīmes, kas jums rāda, ka jūs varētu labi saderēt, un jūs arī sadarat. Jā, viena tāda pazīme ir kakla garums, vēlams, lai laulātājiem kakla garums būtu līdzīgs. Ja cilvēkam ir garš kakls, tad viņš var būt ļoti aktīvs un viņam uz vietas nosēdēt grūti. Jā. Un tad iedomājieties, ja 2 laulātie ir, jā, un ja vienam tas kakls ir ļoti garš, viņš grib visu tur iet, skraidīt riņķī, jā, tie mēdz arī būt neusticīgāki, bet ja otram ir tāds īsts kakls, tas gribēs sēdēt uz vietas, jā, uz kino, kāpēc? Var taču nokrāšāt filmu, jā. Otra lieta, kas būtu vēlama pāriem, lai būtu līdzīgi, ne ļoti atšķirtos, šeit tomēr bišķi atšķirās garuma ziņā ir deguna garums. Cilvēks ar īsu degunu, viņš ir ļoti konkrēts, pat strups, jā, un tieši. Un cilvēks savukārt ar garu degunu, viņš mēdz peldēt emocijās, kā zivs tomātu mērcē. Nenoliedzam, ka Sandra ir tiešāka, konkrētāka, un viņai vajadzētu saprast, neaizvainot Raimondu kaut kādā brīdī. Liela, skaista, trekna ausu ļipiņa. Raimondam ausu ļipiņas kā ar nazi nogrieztas, jā. Ja ausu ļipiņas izteiktas, tas liecina, ka var būt veiksmīgs naudas lietās un karjerā. Šeit jau atkal iezīmējas risks, jā. Jautājums ir par Raimondu, vai viņš tur neapvainosies, ja sieva tur uztaisīs karjeru, vai viņš to tolerēs. Viņš jau gan saka, ka viņš to pacietīs, jā. Otrs riska moments, ka es ar jums pārunāju, tad, nav pārāk daudz lietas, kas jūs tās kopīgās intereses, kas jūs saistītu ārpus sadzīves un bērniem. Jā. Sabiedrēt noteikti nesabiedēja. Teiksim, ļoti precīzi arī noteica, kāds esmu pats. Interesanti bija. Pēc fenotipologa pāris tiekas ar psiholoģi Daci Rolavu, kas izpētot abu aizpildītos testus, izsaka arī savu vērtējumu. Es teiktu, ka sadarība ir laba, tādēļ, kad abiem būtiski ir ģimene un ir tāda sadarība, ko saucam par tendenci uz vienlaulību. Lai Sandra labāk justos, vēl labāk, lai justos jūsu tātad kopdzīvē, vajadzētu nedaudz vairāk tādas, maigākas uzmanības varbūt, vairāk tādas īpaši tur, lai sieviete jūt, ka tas ir tikai un vienīgi priekš manis. Arī no psiholoģijas Sandra un Raimonds saņem apstiprinājumu, ka abiem ir viss nepieciešamais, lai sadarīgi nodzīvotu līdz mūža galam. Skaidrīta Nitiša, Aigars Ulmanis, Bērstavu.